Sveicināti! Mūsu priekšā šodien diezgan interesants materiāla kopums, iesūtīts no klausītāja, paldies par to. Stāsts par aviācijas tehnoloģijām, tad par vēstures patiesības meklējumiem un vēl mēdīju darbs traģēdijas brīdī. Jā, 3 tādi, pirmajā brīdī šķietami nesaistīti stāsti. Tieši tā. Bet mēs te saskatījām tādu kā kopīgu pavadienu par sistēmām, gan tehnoloģiskām, gan, politiskām, par patiesības noskaidrošanu, tās izaicinājumiem un par cilvēcisko faktoru. Jā, cilvēciskais faktors kritiskos brīžos. Tāpēc šodien iedziļināsimies. Pirmkārt, instrumentālās nosēšanās sistēma, ILS, kas tas ir, kā darbojas. Otrakārt stāsts par bijušo VDK virsnieku Ojegu Zakirovu. Viņa cīņa par Katiņas patiesību. Un milzīgā cenu, ko viņš par to samaksāja. Un trešais Polijas ziņu kanāls TVN24. Kā viņi atspoguļoja Smoļenskas katastrofas, tās pašas pirmās stundas. Jā, uzdevums būs tā kā izlobīt to būtību no šiem avotiem. Saprotot ILS, mēs redzēsim, kā tehnoloģija strādā kopā ar pilotu. Vai nevienmēr strādā? Zakirova stāsts tas ir ļoti spilgts piemērs, ko nozīmē iet pret sistēmu patiesības dēļ, it īpaši autoritārā sistēmā. Un Smoļens ir parādījis to mēdīju dilēmu, vai ne? Kā ziņot ātri, bet tajā pašā laikā atbildīgi, kad informācijas ir maz un emocijas sit augstu vilni. Tieši tā, ātrums pret precizitāti. Labi, sāksim ar tehnoloģijām. ILS – instrumentālās nosēšanās sistēma. Kāpēc tā vispār ir svarīga un kā to varētu vienkārši paskaidrot? Būtībā ILS ir kā tāds neredzams ceļš debesīs. Tā palīdz pilotiem nolaist lidmašīnu uz skrējceļa ļoti precīzi. Sevišķi tad, kad, redzamība ir slikta. Migla, lietus, sniegs. Jā, tieši tā. To sauc par IMC – Instrument Meteorological Conditions. Tā ir uz zemes bāzēta sistēma radionavigācija, un tā dod pilotam 2 galvenos signālus. 2? Jā. Vienu horizontāli, pa labi pa kreisi, un otru vertikāli augšā lejā. Protams, lidmašīnai ir jābūt attiecīgam uztvērējam kabīnē. Tātad 2 virzieni. Kā tas praktiski notiek? Kā sistēma to nodrošina? Par to kreiso labo virzienu atbild lokalizators, localizer. Tā ir antena, kas parasti stāvēs skrējceļa gala. Tā raida signālus tā, ka pilots instrumentos redz, vai viņš ir precīzi uz centra līnijas vai ir novirzījies. Sapratu. Avotos bija tāda laba analoģija minēta. Iedomājas dzeltenu gaismas staru vienā pusē no centra, zilu otrā. Un tur, kur tie pārklājas, ir tāda kā zaļa josla. Tas ir pareizais kurs. Un pilots vienkārši cenšas turēties tajā zaļajā joslā. Tieši tā, noturēt indikātoru centrā. Un vertikālā vadība augšā lejā. Tāpat? Principā jā, ļoti līdzīgi. Par to atbild cita antena, kursa glīda antena un glide slope. Tā atrodas blakus nosēšanās zonai, un tā nosaka to ideālo nolaišanās leņķi. Leņķi? Jā, parasti tie ir ap 3 grādi, to sauc par glisādi. Un pilotam atkal ir indikators, kas rāda, vai viņš ir precīzi uz šis glisādes, vai lido par augstu, vai par zemu. Tā tad ierāda uz augšu, tad esi par zemu? Jā, tieši tā. Ja indikators rāda augšu, lidmašīna ir zemāk par ideālo trajektoriju. Ja rāda lejup, tad esi virs tās. Mērķis atkal ir tas pats – noturēt indikatoru pa vidu. Bet kā pilots var būt drošs, ka viņš seko pareizās lidostas signālam, bet īpaši, ja tur blakus ir vēl kāda lidosta? Un kā ar attālumu? Cik tālu līdz zemē? Tie ir ļoti svarīgi jautājumi, jā. Katrai ILS sistēmai ir savs unikāls kods, tāds identifikācijas kods. To raida Morzes kodā. Morzes kodā? Nopietni? Jā. Un pilotam ir pienākums šo kodu noklausīties un salīdzināt ar to, kas ir rakstīts kartē. Lai būtu pilnīgi drošs, ka viņš pieslēdzas pareizajai ILS, sevišķi blīvos rajonos, tas ir kritiski. Un attālums? Attālumam agrāk izmantoja tādus mārķerus, raidītāju uz zemes, kas iedegās kabīnē, kad pārlidoja tiem pāri. Ārējais, vidējais, iekšējais. Bet tagad jau laikam ir modernāk. Jā, tagad ar vien vairāk izmanto DME – Distance Measuring Equipment. Tā ir sistēma, kas rāda attālumu nepārtraukti, bieži vien līdz kādam punktam pie skrējceļa. Tas dod daudz precīzāku informāciju nekā tie vecie marķeri. Tātad, lai gan ILS ir, acīm redzami ļoti noderīga, tā tomēr nepadara nosēšanos par tādu kā automātisku procesu, vai ne? Pilotam joprojām ir ko darīt? Absolūti! ILS dod precīzu vadību, bet tas ir tikai viens instruments.
Pilotam tajā pašā laikā ir jākontrolē ātrums, jāizlaiž aizvari, šasija tā saucamā konfigurācija, jāsazinās ar dispečeriem, jāņem vērā vējš. Vējš, protams. Vējš var ļoti būtiski ietekmēt trajektoriju, pat ar ILS. Tā ir ļoti, ļoti intensīva darba fāze pilotam. ILS ir kritisks palīgs, bet tas neaizstāja pilotu uzmanību viņa lēmumus. Un sistēmā ir arī savs darbības rādījus, savi precizitātes ierobežojumi. Skaidrs, paldies par šo skaidrojumu. Lūk, kamēr ILS ir sistēma, kas radīta, lai glābtu dzīvības un novērstu kļūdas, tad mūsu nākamais stāsts ir par cilvēku, kurš mēģināja labot pagātnes sistēmas kļūdu, milzīgu kļūdu. Katiņas slaktiņa noliegumu, un par to samaksāja. Ļoti dārgi. Oļegs Zakirovs. Jā, Oļegs Zakirovs, VDK virsnieks, dzimis Uzbekistānā. Avot liecina, ka viņš dienestā iestājies ar tādu diezgan ideālistisku mērķi. Ideālistisku. VDK. Jā, viņš gribējis apkarot korupciju. Padomju Savienībā tā bija, plaši izplatīta, bet viņa tāda godprātīgā pieeja čērt tos īstos bandītus ātri vien noveda pie konfliktiem ar priekšniecību. Tātad pārāk centīgs. Viņš ir svešinieks. Tā viņu pārcēla no Uzbekistānas uz Kirgizistānu un vēlāk uz Smoļensku, Krievijā. Un tieši Smoļenskā viņš pievērsās Katiņai. Tas taču nebija viņa tiešais darba uzdevums, vai ne? Nē. Tas notika 80. gadu beigās perestroikas laikā. Zakirovs tolaik strādāja grupā, kas nodarbojās ar Stāļina represiju upuru rehabilitāciju, un viņš sāka dzirdēt vietējo iedzīvotāju runas. Kādas runas? Ka pavasaros, kad nokūst sniegs, Katiņas mežā, vietā, ko sauca par Kazu kalniem, zemē parādās cilvēku kauli un poļu militārās pogas ar ērgļiem. Ak, Dievs. Un vēl viņš uzzināja, ka VDK virsnieku vasarnīcas, pat atpūtas kompleksi ir uzbūvēti tieši virsū šiem poļu karavīru masu apbedījumiem. Neticami. Un vēl bija personisks faktors. Viņš atklāja, ka viņa paša vektēvu 30. gados kā tautas ienaidnieku nošāva NKVD. VDK priekštecis. Tas viss kopā, plus vēl darbs VDK arhīvā, kas, kāda ironija, atradās telpās, kur iespējams kādreiz turēja tos poļu virsniekus, tas viņu pamudināja sākt pašam savu izmeklēšanu. Tas izklausās pēc sižeta filmai. VDK majors izmeklē NKVD noziegumu. Vai viņam izdevās atrast kādas pierādījumus? Varbūt lieciniekus? Jā, un tas ir stāsta dramatiskākais pavērsiens. Viņš mērķtiecīgi sāka meklēt bijušos NKVD darbiniekus, šoferus, apsargus, tos, kas varētu būt kaut ko redzējuši 1940. gadā. Bet kā viņš viņus atrada un pierunāja runāt? Viņš izmantoja savu VDK apliecību, atsaucās uz to perestroikas atklātības politiku, un, kā avoti liecina, esot pat saņēmis tādu kā negribīgu atļauju no vietējā VDK priekšnieka, pēc tam, kad Zakirovs viņu konfrontēja par tām vasarnīcām uz kauliem, priekšnieks esot teicis, ej un meklē savus lieciniekus. Un viņš atrada? Jā, viņš atrada vairākus ļoti vecus vīrus, viņi dzīvoja lielā nabadzībā, un iespējams pirmo reizi mūžā viņi sāka stāstīt par redzēto, par to, kā NKVD slepkavoja poļu virsniekus. Zakirovs ļoti rūpīgi visu dokumentēja, kopumā viņš savāca pierakstus no 130 arhīva lietām un ieguva 5 tiešo liecinieku parakstītas liecības. 5. Tas ir apbrīnojami, ka viņam tas izdevās. Jā, ņemot vērā visu. Kā sistēma reaģēja, kad uzzināja par šo viņa, patvaļīgo izmeklēšanu? Droši vien neiecietīgi. Maigi sakot. Reakcija bija ļoti asa. Viņam nekavējoties aizliedza turpināt darba arhīvā. Aizliedza izmeklēšanu. Kad viņš mēģināja nodot informāciju neatkarīgiem žurnālistiem, sākās problēmas. Kādas problēmas? Mistisks autoavārijas, kurās pazuda ieraksti vai cieta žurnālisti, televīzijas raidījumu slēgšana pēkšņi, rakstu publikāciju apsturiešana pēc iejaukšanās no pašas augšas, pat Gorbačovs esot bijis iesaistīts. Tiešām? Jā, un VDK aģenti sāk apciemot tos vecos lieciniekus, draudēja atņemt pensijas, dzīvokļus, piespieda atsaukt liecības.
Un pašu Zakirovu? Pašu Zakirovu sāka nomelnot presē. Viņš saņēma partijas sodu, un tad, gadu pirms pensijas vecuma, 1991. gadā, viņu atlaida no VDK. Ar kādu iegānstu? Klasika. Safabricēti psihiskas slimības diagnoze, lēni progresējoša šizofrēmija. Viņam aizliedza strādāt jebkur, ģimene nonāca lielās finansiālās grūtībās, bija pastāvīgi draudu zvani, pat 2 fiziski uzbrukumi uz ielas. Šausmas. Bet viņa savāktā informācija, tās liecības, tās tomēr sasniedza Poliju. Jā, par spīti visam, viņam izdevās nodot savus atklājumus liecību kopijas poļu žurnālistiem un diplomātiem Maskavā. Viņš pat saņēma oficiālas pateicības vēstules no toreizējā Polijas prezidenta Leha Valensas kancelējas un no vēstnieka Maskavā, kurš viņu apbalvoja ar medaļu. Tātad poļi novērtēja. Toreiz Maskavā. Jā, ar poļu diplomātu palīdzību viņa meita Larisa varēja doties studēt uz Poliju. Un kā viņam pašam klājās, kad viņš nolēma pārcelties uz Poliju? Pēc visa tā spiediena Krievijā, vai tur viņu sagaidīja kā varoni? Diemžēl, realitāte izrādījās daudz skarbāka. Pēc atlaišanas, kad spiediens kļuva neizturams, viņš ar sievu 1998. gadā ieradās Polijā. Cerēja uz to solīto atbalstu. Bet nesaņēma. Viņi saskatās ar milzīgu birokrātiju, neinteresētību, bēgļu statusa piešķiršana vilkās gadiem ilgi. Tas nozīmē, ka viņi nevarēja legāli strādāt. Tā no kā viņi dzīvoja? No pēdējiem līdzekļiem, ko ieguva pārdodot dzīvokli Smoļenskā, viņi īrēja arvien pieticīgākus mājokļus Lodzā. Oleks, bijušais VDK majors, strādāja nelegāli, smagus gadījuma darbus būvlaukumos, sieva Galīna uzkopa privātmājas. Bet tas ir... Jā, situācija kļuva tik izmisīga, kā Zakirovs, cilvēks, kurš tik daudz bija riskējis Polijas labā, bija spiests ubagot Lodzas galdenajā ielā un vākt pārtikas atliekas vietējā tirgū, lai pabarotu ģimeni. Nē, tas ir vienkārši šokējoši pēc visu, ko viņš izdarīja. Jā, viņš jutās dziļi pievilts un nodots. Vai viņa situācija kaut kā uzlabojās beigās? Jā, bet tikai pēc vairākiem gadiem, un lielā mērā pateicoties tam, ka Polijas presē atkal parādījās publikācijas par viņu. Žurnālisti atgādināja viņa stāstu. 2002. gadā, 4 gadus pēc ierašanās, ģimenei beidzot piešķīja Polijas pilsonību. 4 gadus vēlāk. Jā, un 2005. gadā viņu apbalvoja ar augstu valsts apbalvojumu Polijas atzimšanas ordeņa virsnieka krustu, kuru viņš starp citu sākotnēji ļoti negribīgi pieņēma. Ironizēja, ka varbūt ar ordeni pie krūts ubagojot vairāk iedos. Rūkta ironija. Vēlāk viņam piešķīra nelielu speciālo pensiju, viņš arī uzrakstīja autobiogrāfisku grāmatu ar ļoti zīmīgu nosaukumu Svešais elements, bet avoti liecina, ka viņš tā arī līdz mūža beigām palika dziļi traumēts, neusticīgs, piesardzīgs. Oļegs Zakirovs nomira Lodzā 2017. gada lieldienās. Smags stāsts. Par viena cilvēka cīņa par patiesību un tās cenu. Un šī patiesības meklēšanas tēma tā kaut kā sasaucas ar mūsu 3. stāstu šodien. Par to, kā mēdījiem nācās meklēt un ziņot patiesību par Smoļenskas aviokatastrofu 2010. gada 10. aprīlī. Tajās pirmajās haotiskajās stundās. Kā Polijas kanāls TVN24 piedzīvoja šo dienu? Jā, tas bija sestdienas rīts. Sākās relatīvi mierīgi. Galvenais notikums dienas kārtībā bija plānotā tiešraide no Katiņas, tur pieminēja Slaktiņas 70. gada dienu. Uz turieni devās Polijas prezidenta delegācija. Un TVN24 bija gatava translēt? Jā. Rīta programmu Varšavas studijā vadīja Jaroslavs Kuzniers un Beata Tadla, un uz vietas Smoļenskā un Katiņā bija 2 TVN4 reportēri – Rafals Poņatovskis, kurš bija atlidojis ar agrāku reisu, un Jans Mrūts. Viņam nācās palikt lidostā vīzas problēmu dēļ. Tāda sagadīšanās. Un tad bija nāca ziņa. Jā. Īsi pirms 9 no rīta, pēc Polijas laika, pienāca zvans. Reportēris Poņatovskis no Katiņas piezvanīja rīta programmas producentam Mačekam Slomčinskim un pateica ļoti lakoniski – nogāzās prezidenta lidmašīna. Vienkārši tā? Jā. Informācija nāca no kāda viņa paziņas Krievijā, kas saistīts ar lidostu. Producenta pirmā reakcija bijusi šoks un neticība. Viņš pat pārprasījis – tu joko?
Bet Poņetovskis apstiprināja, tas nav joks. Un ko dara redakcija ar šādu informāciju? Ārkārtīgi nopietna, bet vēl neapstiprināta. Ziņot vai neziņot? Milzīgs spiediens, droši vien. Tieši tā. Sākās drudžains ģērbs aizkadrā. Producenti nekavējoties informēja vadību, galvenais uzdevums pārbaudīt, iegūt oficiālo apstiprinājumu. Mēģināja sazvanīt otru reporteri Janu Mrūzu Smoļenskas lidostā. Un viņš? Viņš apstiprināja, ka lidostā ir ļoti, ļoti bieza migla, pilnīgs hauss, dzirdamas sirēnes, bet viņš pats neko konkrētu par lidmašīnu neredzēja un nevarēja pateikt. Lēmums bija stingrs neko neziņot ēterā, kamēr nav 100% drošas informācijas. Kļūdīties nedrīkstēja. Bet ziņas tomēr nonāca ēterā, kad tas notika. Kamēr fonā notika tā drudžainā pārbauda, ēterā vēl turpinājās plānotā programma. Studijā bija viesis, politiķis Vojceks Oleņģičaks. Pēc neilgas intervijas ar viņu ap 9:15 ētera vadītājs Jaroslavs Kuziņārs pirmo reizi ļoti piesardzīgi paziņoja par problēmām ar prezidenta lidmašīnas nosēšanos Smolenskā. Tikai problēmām? Jā. Viņš pat kļūdaini nosauca lidmašīnas tipu Jak-40. Tā bija žurnālistu lidmašīna, nevis prezidenta Tu-154M. Valdīja liela neskaidrība, redzi. Un kad pienāca tas izšķirošais apstiprinājums? Kas ļāva runāt skaidrāk? Tas bija ap 9:26. Viena no producentēm, Beata Leščinska, sazvanīja Polijas ārlietu ministrijas pressekretāru Piotru Paškovski, un viņš apstiprināja, ka prezidenta lidmašīna Tu-154M ir nogāziesies netālu no lidlauka, ietriekusies kokos un deg. Un par pasažieriem, ko viņš teica? Uz jautājumu par pasažieru likteni viņš atbildēja ļoti drūmi. Jāsaka, ka neizskatās labi. Tas bija tas pirmais oficiālais signāls, ka notikusi traģēdija. Kā tas mainīja situāciju studijā droši vien pilnībā? Jā, tas bija pagrieziena punkts. Ziņa nekavējoties tika paziņota ēterā, precizēja arī lidmašīnas tipu. Atmosfēra kļuva vēl, daudz saspringtāka. Studijas viesi bija redzami šokēti, bieži vien nespēja parunāt. Arī ētera vadītājiem kļuva arvien grūtāk saglabāt to profesionālo mieru. Un reportēris lidostā, Mrūs. Tikmēr Jānis Mrūs no lidostas ziņoja, ka ir runājis ar citu žurnālistu, kurš esot redzējis pilnībā sadradātu un degošu vraku. Sāka pienākt arī pirmās bieži pretrunīgās ziņas par iespējamo bojāgājušo skaitu. Autos īpaši izcelsas brīdis, kad ēterā lasīja pasažieru sarakstu. Tas droši vien bija emocionāli smagākais punkts. Jā, tas bija graujošs brīdis. Gan tiem, kas lasīja, gan tiem, kas skatījās. Kad redakcija saņēma to oficiālo pasažieru sarakstu, tur bija gandrīz 100 vārdu. Beata Tadla un Jaroslavs Kuziņārs sāka to lasīt priekšā. Pārmaiņus sauca katru vārdu uzvārdu. Visus pēc kārtas. Jā, un tajā sarakstā bija prezidents Leks Kačinskis ar sievu Mariju, bijušais prezidents trimdā Rišards Kacelovsks, visa Polijas armijas augstākā vadība, Nacionālās bankas prezidents, deputāti, senatori, garīgnieki, sabiedriskie darbinieki, apkalpe. Visa valsts elite, faktiski. Praktiski, jā. Un daudzi no šiem cilvēkiem bija personīgi pazīstami tiem ētera vadītājiem. Nesen intervēti, satikti, bija redzams, cik grūti viņiem bija valdīt asaras. Kuziņāram vienā brindī pat aizlūza balss. Un tad jau pienāca oficiālais paziņojums no Smoļenska gubernatora izdzīvojušo nav. Ir grūti pat iedomāties to spriedzi un to emocionālo slogu tajā redakcijā. Jā, avoti apraksta absolūtu šoku, neticību, milzīgu adrenalīna pieplūdumu un nepārtrauktu emocionālo spiedienu. Daudzi darbinieki raudāja, gan ētera laikā, gan pēc tam, bet vienlaikus visi apzinājās to milzīgo atbildību par katru vārdu, par nepieciešamību balstīties tikai uz pārbaudītiem faktiem. Un tā ironija ar reportieru Mrūzu. Jā, protams, tika pieminēts arī viņa liktenis. Tikai tās vīzas problēmas dēļ viņš nebija tajā lidmašīnā. Tāda ironiska veiksme traģēdijas vidū. Lūk. Šodien mēs izsekojām 3 paviedieniem, ko atradām šajos klausītāju iesūtītajos materiālos. No precīzās ILS tehnoloģijas, kas sargā dzīvības debesīs, līdz Oļeģa Zakirova neatlaidīgajai personīgajai cīņai par vēsturisko patiesību un tās milzīgo cenu. Un visbeidzot līdz TVN24 žurnālistu spraigajam darbam, fiksējot un nododot sabiedrībai ziņas par nacionālu traģēdiju, tajos pirmajos kritiskajos mirkļos. Un katrs stāsts izgaismoja to mūsu sākumā minēto tēmu par indivīda un sistēmas attiecībām.
Redzējām paļaušanos uz tehnoloģiju, bet arī tās robežas un to cilvēciskā faktora nozīmi. Redzējām konfrontāciju ar varas struktūrām patiesības vārdā un tās postošās sekas individam. Un redzējām tos izaicinājumus, ar ko saskaras mēdī, kā būt gan ātriem, gan precīziem krīzes situācijām, kur katrs vārds ir svarīgs. Un varbūt noslēgumā tās jautājums pārdomām. Ko šie 3 stāsti kopā mums varētu likt aizdomāties? Ko tie māca par patiesības meklējumiem, par atbildību un par tā cilvēciskā faktora trauslumu pasaulē, kur tehnoloģijas, vēsture un negaidītas traģēdijas bieži vien savies kopā, veidos, kurus ir tik grūti paredzēt vai pilnībā izprast? Tiešām liek aizdomāties. Paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā izpētē.